Kolosiešiem 2:15. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Es tevi slavēju, ak, Dievs, par mieru, ko tu liec manā sirdī, un par uzvaru, kas man ir Jēzu Kristū. Tāpēc es atsakos no bailēm un raizēm, un es atsakos no katra uztraukuma, ja kāds grib man darīt ko ļaunu. No kā lai es bīstos? Tu esi mana glābšana, es tev uzticos. Tu esi manas dzīves patvērums. No kā lai es baidos? Tad, kad ļaunums man tuvojas un vēlas man darīt sliktu. Mani pretinieki, ienaidnieki, tie būs viņi paši, kas kritīs un atsitīsies. Aleluja! Tu esi mans drošs patvērums. Neviens mūris, neviena celtne šajā pasaulē, nekāda cita drošība vai valdība vai valsts, kā arī neviena armija nevar nodrošināt to, ko tu vari. Tu esi mans patvērums un mana drošība. Es ne no kā nebaidīšos. Es atsakos no bailēm, jo tu esi vienmēr ar mani. Tu rūpējies par manu dzīvi. Es pasludinu Jēzus Kristus vārdā, ka visi gari, kas grib darīt sliktu un kas man tuvojas, lai man darītu ļaunu, klups un kritīs. Es pasludinu, ja arī pat vesela armija ir pret mani, manai sirdī nav jāuztraucas. Ja arī karš ir pret mani, es palikšu pilnībā uzticībā un mierā. Es lūdzu tev, Dievs, vienu lietu, pēc kā es ilgojos, manu ienaidnieku priekšā, manu sarežģīto situāciju priekšā, lieta, ko es no sirds ļoti vēlos. Dzīvot visu savu dzīvi tavā namā, mans kungs, lai baudītu tavu klātbūtni, apbrīnotu tavu templi. Tā ir mana vislielākā vēlēšanās tavā priekšā, priekš manas dzīves. Es zinu, ka ir dažādi sarežģītas sezonas šajos pēdējos laikos, un ienaidnieki, kas ir cēlušies. Mana dedzība, kas ir apslāpēta, bet es lūdzu pēc atjaunošanās, lai mans izslāpums atdzimst, lai manas slāpes ir daudz lielākas nekā jebkad agrāk. Es vēlos katru brīdi atgriezties tavā klātbūtnē un turpināt spiesties vēl vairāk tev klāt un piedzīvot kaut ko jaunu no tevis, piedzīvot jaunu tuvumu ar tevi. Tu esi uzticams, tu esi mans patvērums un mana drošība, mana stiprā klīns. Es uzticu šo dienu tavās rokās. Āmen!